Čau, draugi! Šis video ir īsts ievads optisko tēmekļu pasaulē, lai jūs zinātu, kam pievērst uzmanību, izvēloties tēmekli sev. Vispirms noskaidrojiet, kādam šaušanas veidam jums vajadzīgs tēmeklis. Tēmeklis īsa attāluma dzinējmedībām atšķirsies no tā, kas paredzēts šaušanai lielos attālumos. Dzinējmedību tēmekļiem bieži ir mazs palielinājums un plats redzeslauks ātrai mērķa iegūšanai. Šim medību veidam visbiežāk sastapsiet maināma palielinājuma tēmekļus, lai gan arī fiksēta palielinājuma tēmekļiem ir sava vieta. Fiksēta palielinājuma tēmekļi parasti ir vieglāki un lētāki, bet maināma palielinājuma tēmekļi piedāvā lielāku daudzpusību, taču mēdz būt lielāki un dārgāki. Bez medībām gan fiksēta, gan maināma palielinājuma tēmekļi labi der arī šaušanai īsos attālumos mērķī. Tālšaušanas tēmekļi šaušanai mērķī vai kalnu medībām izmanto lielāku palielinājumu, apmēram 10 reizes vai vairāk, un tas mūs ved pie nākamā punkta. Palielinājumu norāda pirmie skaitļi tēmekļa nosaukumā. Piemēram, 3 līdz 9 reizes pa 40 nozīmē maināmu tālummaiņu no 3 līdz 9 reizēm. Citiem vārdiem, no 3 reizes līdz 9 reizes palielinājumam. Lielāks palielinājums sašaurina redzeslauku, kas ir lieliski distancei, bet nav ideāli ātriem šāvieniem kustīgos mērķos. Otrais skaitlis norāda priekšējās lēcas diametru milimetros. Tātad 3 līdz 9 reizes 40 gadījumā lēce ir 40 mm. Lielāks objektīvs var šķist gaišāks pie tā paša palielinājuma, taču uztvertais spilgtums atkarīgs arī no izejas zīlītes un stikla un pārklājuma kvalitātes. Kā īkšķa noteikums, ap 24 mm lēcas ir kompaktām, vieglām komplektācijām. Apmēram 40 līdz 42 mm ir vispārējai lietošanai, bet 50 līdz 66 mm lēcas ir lieliskas vājā apgaismojumā. Taču ņemiet vērā, ka lielākas lēcas pievieno svaru un prasa augstākus gredzenus. Tām bieži ir arī augstāka cena. Tēmekļa tīkliņš ir mērķēšanas zīmējums, ko redzat caur tēmekli. Pieejami dažādi veidi. Varat sastapt vienkāršu smalku krustiņa un dupleks stilu ar plānu centru un biezākiem ārējiem posmiem. Ir arī German numurs 4, kas izmanto 3 biezus posmus ar smalku centrālo līniju, bet vecākais German numurs 1 ir ar 3 trekniem posmiem, kas nekrustojas, kur centrālais posms beidzas ar asu punktu tēmēšanai. Sarežģītākai lietošanai Mildot vai Milhaš tīkliņi pievieno punktus vai atzīmes, kas palīdz novērtēt attālumu un vēja ietekmi. BDC, jeb lodes krituma kompensācija, norāda vertikālos tēmēšanas punktus dažādiem attālumiem, bieži pielāgotus konkrētai patronai vai ātstrumam. Daži ražotāji tēmekļiem pievieno izgaismojumu, lai tīkliņu varētu redzēt tumsā. Jūs dzirdēsiet arī par pirmo fokālo plakni un otro fokālo plakni maināma palielinājuma tēmekļos. FFP tēmeklī tīkliņš maina mērogu līdz ar tālummaiņu, tāpēc tā mēri un turēšanas atzīmes ir precīzas pie jebkura palielinājuma. Pie mazas jaudas tas var būt ļoti plāns, bet pie lielas diezgan biezs. SFP tēmeklī tīkliņš paliek viena izmēra, kas ir viegli saskatāms, bet atzīmes ir precīzas tikai pie viena konkrēta palielinājuma, parasti maksimālā, ja vien ražotājs nav norādījis citādi. Kamēr esat šeit, varat arī abonēt, tas kanālam ļoti palīdz. Paldies! Pareiza uzstādīšana ir būtiska gan precizitātei, gan ērtībai. Pastāv vairāki montāžas tipi. Pirmais ir dovetail gredzeni, parasti 11 mm Eiropā vai 3/8 collas ASV. Šie divi nevienmēr ir savstarpēji saderīgi. Otra sistēma ir Picatinny vai Weaver gredzeni, kas nostiprinās uz sliedes. Varat sastapt arī patentētas sistēmas, piemēram, blazer interfeisu vai sliedes stiprinājumi, piemēram, Zeiss vai Swarovski sliede, kas tiek izmantoti dažos augstākās klases Eiropas tēmekļos. Izvēloties gredzenus savam tēmeklim, jums jāzina 3 lietas. Jūsu montāžas interfeiss, jūsu caurules diametrs, parasti 1 cols, 30 mm un dažkārt 34 mm, un jūsu objektīva zvana ārējais diametrs, jo tas nosaka nepieciešamo gredzenu augstumu, lai lēce neatsistos pret stobru. Vienkāršs veids, kā novērtēt vajadzīgo gredzenu augstumu,
ir paņemt pusi no objektīva ārējā diametra, pieskaitīt 2 līdz 3 mm atstarpi un tad atņemt augstumu, ko jau nodrošina jūsu bāze. Un neaizmirstiet iestatīt acu attālumu pirms jebkā pievilkšanas, lai iegūtu pilnu attēlu un pietiekami daudz vietas drošai šaušanai. Jo īpaši ar lielāku atsitienu, ja vien nevēlaties kādu no tiem stilīgajiem pirātu acu pārsējiem. Ja jūsu tēmeklim ir paralakses regulēšana, nullējot iestatiet to uz mērķa distanci. Tas palīdz saglabāt trāpījuma punktu stabilu, pat ja jūsu acu pozīcija mazliet mainās. Kad tēmeklis ir uzmontēts, ir laiks nullēšanai. Pirmā prioritāte ir trāpīt uz papīra. Ja jums ir borsaiters, izmantojiet to, lai ietaupītu laiku un munīciju. Ja nav, bieži var vizuāli saskaņot pa stobru bolt action ierocim, izņemot aizslēgu, nocentrējot mērķi caur stobru un tad pieskaņojot tīkliņu tajā pašā vietā. Pirmās šāvienu sērijas veiciet īsā distancē, 25 metri strādā labi. Tad izšaujiet 3 līdz 5 šāvienu grupas un izmantojiet augstumu un sānvēja torņus, lai pārvietotu grupu uz centru. Kad esat tuvu, atkāpieties un pieslīpējiet nulli jūsu vēlamajā distancē. Daudziem šāvējiem 100 metri ir ierasti, bet izvēlieties to, kas atbilst jūsu vajadzībām. Mēģiniet nullēt mierīgos laikapstākļos, jo pat viegls vējš var pabīdīt jūsu šāvienus. Ir vēl daudz, par ko varētu runāt, bet ceru, ka šis īsais pārskats sniedza skaidru priekšstatu, kam pievērst uzmanību izvēloties optisko tēmekli. Paldies par skatīšanos! Neaizmirstiet abonēt un tiekamies nākamreiz!